Nu, re, kur elementārs salīdzinājums. Jaunā riepa pagājušajā gadā nopirkt, ar viņu pabraucu 40 minūtes pa lielam. Nu, divas gonkas pa 12 minūtēm. Viņi izskatās šādi jau, ir izplēsts. Re, kur lokās tie šipi visi. Es viņus gandrīz ar pirkstiem varu izplēst ārā. Visi viņi ir tādi kaut kādi jau baigi steigā, un es viņu uzliku jau pirmā gonka uzreiz, es viņu kaut kā neturējās. Tie šipi visi arī tā kā aizliekušies, ne jau, nu tā kā uz otru pusi pagāzušies. Nav tā dzerža, ka te pat redz, ka tā riepa, nu, jaunā rehuru. Šitie visi vēl pat nav doduši. Šips ir dzeļņikā pats. Bet viss ir izpustināts un viņa vairs netur. Nu kā viņa vairs netur, viņa jau pašā sākumā neturēja. Kur tā vēriepa. Te ir nobraukt centās stundas, nobraukta pilnā sezona 22. gadā, tā bija normāla sezona, tur bija 5 posmi. Tad es vēl 23. gadā viņu nobraucu vēl 2 gonkas, un pagājuši gadu, nu sanāk šogad 24. gadā braucu treniņus. Kaut kādus 9, 10, man liekas. Tur pa zemi pabraucu, pa akmeņiem kaut kādiem, pa zemes trasi. Un vo, visi šipi vietā. Protams, viņi, nu, arī ir izdalīs, bet viņi, tie šipi, visi ir stingri. Es nevaru ar pirkstu izspiest pat tagad. Tā kā ar viņu nobraucu 3 sezonas pa lielam. Un šeit ir 40 minūtes. 40 minūtes, un tie visi šipi jau lokās. Not šķirba. Igauņu riepa un tā vējā. Tā kaut kā.